Sveiki! Tāds kādreiz cienīts un respektēts ASV laikraksts kā The New York Times šodien ir uzrakstījis nekrologu, kas sākas ar vārdiem. Ajatolla Ali Hamenei, cietās līnijas garīdznieks, kurš padarīja Irānu par reģionālu varu, miris 86 gadu vecumā. Tas ir precīzi tas pats, ja šis te The New York Times 1945. Gada maija pirmajās dienās būtu publicējis nekrologu, kas sāktos ar vārdiem Adolfs Schicklgrubers Hitlers, suņu mīlētājs un centīgs mākslinieks, kurš padarīja Vāciju par reģionālo lielvaru, miris 56 vai cik tur gadu vecumā. Tā ir pasauli pārņemt gribošās, Eiropu jau sēdušās, sarkanās, puskomunistu, pussociālistu, iekļaujošās, korektās, sērgas, klasiska, tipiska izpausme. Mēģināt izdarīt visu, lai cilvēkiem nebūtu ne pārliecības par to, kas ir labais un kas ir ļaunais, ne arī vēlmes un pats galvenais iespējas izteikt pret šo labo un ļauno attieksmi ne tikai vārdos, bet arī darbos. Un pret ļauno vērsties tieši tā, kā ļaunais ir pelnījis, ar ienaidu. Latvijā šo te lienošo sarkano sērgu pārstāv Vienotības vēzis, dažādas Lībiņas Čībiņas un Pitālovas krievi juģini, kuri, kā mēs labi zinām, dara visu iespējamo, lai kuras brīvas runas izpausmi padarītu par neslavas celšanu un naida runu. Proti, lai gadījumā, ja jums ienāk prātā pret ļauno vērsties tā, kā tas ir pelnījis, ar ienaidu, jūs par šo savu brīvās gribas izpausmi sēdētu cietumā vai maksātu soda naudas vai vēl kaut ko tam līdzīgu. Šos te Pitālovas krievus juģinus, kuri latviski pat runāt nav iemācījušies, un katrā reizē, kad publiski atver muti, demonstrē savu absolūto nekompetenci juridiskos jautājumos, protams, var labi saprast. Aizvadītajos 20 un nezinu cik gados Vienotības vēzis ir izpelnījies lielākās daļas Latvijas iedzīvotāju ienaidu. Un ir pilnīgi likumsakarīgi, ka šis vēzis mēģina izdarīt visu iespējamo, lai sevi no šī ienaida pasargātu un jebkādu ienaidu pret ļauno pasludinātu par noziegumu. Tāpēc nav brīnums, ka šis te The New York Times asiņainā mūģa Hamenei, kurš tikai šogad vien ir vainojams 10 000 brīvību mīlošu Irānas iedzīvotāju mokošā brutālā nāvē, lai šī asiņainā mūģa pasludināšana par cietās līnijas garīdznieku, kurš padarīja lūk Irānu par reģionālu varu, lai šī pati lienošā tendence izpaustos arī Latvijā, cik tā tas atkarīgs no Vienotības vēža un Pitālovas juģiniem. Ja jūs paskatāties kaut vai uz tā saucamajiem plašstraumes mēdījiem, visādiem Lastovsku, Delfiem un Zūzenu, Smoļensku, Braunu, sabiedriskiem mēdījiem, te jūs faktiski redzat to pašu.
Asiņainais mūdzis Hameneita tiek godināts kā Irānas vadonis un Irānas līderis. Varat nešaubīties, ka tad, kad beidzot nosprāgs viens cits, vēl nesalīdzinām asiņaināks mūdzis. Šie te sabiedriskie mēdīji, visi šie te Delfi, TVNet un tam līdzīgie, kas trekni rī no vienotības vēža pamestās nodokļu maksātāja naudas, tieši tāpatās lies krokodīla asaras un informēs par to, ka lūk aizsaulē aizgājis, mūžībā aizsaukts Krievijas vadonis, Krievijas līderis, Krievijas prezidents, Krievijas tautas tas un vēl tas, un tā tālāk, un tā tālāk. Bet atcerieties tikai vienu, lai kā visi šie juģini, čībiņas, lībiņas, visi koruptie prokurori un tiesneši censtos kopā ar saviem mentu zaņķiem, Latvijas satversmi viņiem joprojām nav izdevies atcelt. Un saskaņā ar Latvijas satversmi jums joprojām ir visas tiesības. Ne tikai sagaidīt mirkli, kad nosprāgs tāds Pitālovs krievs juģins, un tad pateikt visu, kas jums par viņu ir sakrājies, bet pateikt to jau viņam dzīvam esot. Visu labu!